Lažas speciālajā internāta pamatskolā audzēkņiem pēc 9. klases pabeigšanas ir iespēja turpināt mācīties, apgūstot dzīvei noderīgas profesijas. Ja līdz šim tā bijusi galdniecība un mājturība, tad no šī rudens te mācās arī topošie būvnieku palīgi. Šīs programmas ietvaros 3 gadu laikā izglītojamie apgūst tās galvenās elementārās prasmes, kuras būtu jāprot, teiksim, strādniekam, kurš strādā celtniecībā. Tas ir darbs, ko varbūt daudzi nedara, daudzi varbūt daži neprot, ja? Bet katrā gadījumā, ja puiši šīs lietas iemācīsies pietiekoši labā kvalitātē darīt, es domāju, ka viņiem tad būs darba tirgu nekādas problēmas nevajadzētu rasties ar sevis nodrošināšanu. Ideja par šādas profesionālās programmas izveidi radusies sarunās ar vietējiem būvu uzņēmējiem, kuriem visbiežāk trūkst strādnieku, vienkāršo darbu veicēju. Šobrīd jaunajā profesionālās pamatizglītības specialitātē mācās 7 jaunieši ar īpašām vajadzībām. Katru dienu teorētiskajās nodarbībās tiek apgūtas pamatzināšanas par būvdarbu tehnoloģiju, būvmateriāliem, darba un vides aizsardzību, kā arī lietišķie rēķini un profesionālā svešvaloda. Taču puišiem, protams, visvairāk gaidītās ir praktiskās nodarbības. Mēs viņam mācām galvenos, kā palīdzēt būvdarbos, pie maisītājiem strādāt. Pamat darbus tādus vieglākos būvi apgūt. Man jau liekas, ka būvniecībā neviens darbs nav viegls. Neviens nav viegls, bet kaut kas ir vieglāks un minimālās zināšanas, betons, cements apgūt, lai zinātu sastāvdaļas, izrakt, iepildīt, granti sijāt un tādas palīgdarbus. Arī pie līdzināšanas, Līdzināšanām, betonu līdzināšanām. Pagaidām iestrādājam betonu grīdas, tādas melnās grīdas. Zēniem diezgan labi iet. Viņiem galvenais darbs patīk viņiem. Ja uz klasi viņi jāvelk ir mācīties kaut kādu teoriju, tad ir parasti jautājumi, vai mēs te varam iet strādāt. Ko tu esi labi jau iemācījies? Mas taisīt, līdzināt, grīdi jaukt sārā, nevar skriet, uz ašo visu darīt. Kas tad būs? Citādāk viss nepareizi izdarīs. Ko tu tagad tur lasi ārā? Kas tas ir? Akmeņi. Kāpēc akmeņi tur nedrīkst būt? Pa lieli. Cik lieliem ir jābūt akmeņiem vai cik maziem? Maziņiem jābūt šitādiem. Un lielie kādi ir tev skaitās? Šitādi. Un tos tu lasi ārā? Jā. Apmēram šitā tev. Tu visu spēj izlasīt? Viss jau nespēj izlasīt. Kā atzīst skolas direktors, tad skolai ir paveicies, jo nav jālauza galva, kur veidot praktisko darbu poligonu. Par tādu šobrīd kļuvusi skolai piederošā vecā muižas kalpu māja. Tagad tā ar jauniešu roku palīdzību piedzīvo savu atzimšanu. Grūtākais jau bija ārdīšana, sienas un viss šitas, ņemt ārā grīdas. Zināšanas ir nepieciešamas, lai tur sajaukt to javu? Jā, tur ir vajadzīgas zināšanas, jo tā nevar no malas pienākt un uzreiz kaut ko ņemt un darīt. Centīsimies saglabāt visu veco un ķieģelīt pa ķieģelītim nomainīt arī ārējo, kas ir padomu laika pielipinājums, varētu teikt, pielipināts. Redzēt, daļa laika, padomu laika visādi. Tas tiks izkalts, es domāju, un par ķieģeļiem vien nomainīsim visu. Ko jūs liksiet ķieģeļu vietā akmeņus? Nē, tur, kur nāk ķieģelis, tur arī būs. Logā LM ir ķieģeļi, šeit viss izjaukts ir, ne? Nav vairs tas ansambls. Arī ķieģelis atpakaļ un arī akmeņus tur pasist ārā. Mūsu doma šeit pa ziemu mācīt mūriet viņa ķieģeļu sienas. Ieliks krāsni un tāda doma ir. Pēc ziemai mums tāpēc mēs steidzam darbus, lai visu spētu sagatavot. Tuvākā profesionālās izglītības iestāde, kurā iespējams iegūt līdzīgu kvalifikāciju, ir Skrundas profesionālā vidusskola. Bet tā nav gluži tā vide, kur varbūt mūsu puišiem mācīties. Ja, mums šī programma ir satura ziņā atvieglota. Mums ir apmēram, pusi uz pusi teorijas nodarbības un praktiskās nodarbības visu šo 3 gadu laikā. Pats galvenais jau ir, ka es redzu, ka puišiem ir patiešām tā acīm redzama motivācija šo mācīties. Tiešām ir interesi to darīt. Ja? Un varbūt, ka esam arī trāpījuši īstajā mērķī ar to, ka no speciālajām izglītības iestādēm, vismaz šeit Kurzemes pusē, cik es saprotu, ka mēs esam Kurzemes pusē vienīgie, kam ir šāda programma. Sēla Dreimne, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.